Tad, ja mēs skatāmies no iedzīvotāju skatu punkta, protams, tā ir viņa ikdiena. Ikdiena ir iekškvartāli, tarifi, komunālie maksājumi. Tie ir jautājumi, kuri jārisina. Ja mēs skatāmies no pašvaldības puses, tad arī rūpes par iedzīvotājiem. Šajā gadījumā kaut vai tik daudz, kad jānoskaidro, jāizstāsta, kā rīkoties apdraudējuma gadījumos. Tātad, kā tu vadīsi šo te lielos masas cilvēku pie nosacījumiem, ja būs kāds apdraudējums. Plūdi, tehnogēnās katastrofas, kara apdraudējums. Uz doto brīdi, vai cilvēks daudz dzīvokļu namā zina, ko viņam darīt pie kāda, es stipri šaubos. Vai ir izskaidrots? Es stipri šaubos. Ne, man personīgi nav skaidrots. Paskatoties uz uzlīmēm pie patvērsmes, uzlīme ir, durvis ir ciet, telefona numura nav, kam zvanīt. Lielais izaicinājums, strateģiskais ir tilts, otrs tilts. Tas ir tas, par ko ir jādomā un jāmeklē finansējums. Nē, tur vienkārši jālobē valsts līmenī. Tur ir jāstrādā politiķiem lobiju līmenī. Paldies.